Mārtiņ, tev vakardien bija šausmīgi gara diena ar visu kaut ko daudz. Kā tev iet šodien? Jā, vakardien likās tā, ka ir tiešām tikai divas dienas un divas garas dienas. Šodien tas rīts nebija pat slikti. Tas pats rīts bija ok, un tad mums bija viens rezerves ritenis, mēs pārstām to vienu riepu, un tad tā otrā daļa bija jābrauc bez nekādas rezerves. Līdz ar to sanāca bija šī, ne tādā ritmiņā, kā gribētos. Es domāju, ka arī visticamāk mēs varējām bišķi labāk pie mašīnas piestrādāt uz šiem rīta ātruma posmiem, bet neko. Tagad ir pēcpusdiena ir turpat, kur mēs bijām vakar dienvidos, kur tie ceļi bija šī citādāki. Es domāju, ka mums ir laba bāzīte, lai brauktu ātri. Ok, un mašīnai viss ok? Jā, mašīnai viss ir ok, un viss kopumā ir labi. Bišķi jāsagatavo viss, lai varam braukt pat ātri kā vakar. Jā, es tev noteikti ilgi negribu aizkavēt, vienkārši novēlēt brauc ātri. Es vienmēr saku, brauc prātīgi, bet brauc ātri, jo tu esi tā kā drusciņi nogaidījies, ka tu varēsi beidzot braukt rītīgi ātri. Jā, vakar sanāca tā, ka tiešām ātri braukt. Tas bija tāds, kad kaut kur vietām bija bailīgi, bet tagad atkal būs, pēcpusdienā atkal būs ļoti ātri. Nebaidies, man arī bail. Čau, Renā! Čau! Kā tev labi patīk Igaunijā? Kā vispār tev patīk Igaunijas VRC no visiem pasākumiem, kas šogad ir bijuši? Es gribētu teikt, ka šeit ir vislabāk. Tāpēc, ka viss tuvāk mājām. Tas ir viens, jā, un otrs ir tas, ka mēs šeit jau sen braucam. Tas mazais tik sen nebrauc šeit, kā es. Šeit tie ceļi, es domāju, kad ir tik pamācoši un tik šobrīd ar šo mašīnu un pēdējo gadu ar šo mašīnu tik ātri, kad brīžiem man pat ir tā, kad liekas, kur vēl? Okay. Un no lasīšanas viedokļa, ja mēs skatāmies, piemēram, ļoti atšķirīgo Grieķijas ralliju, kas bija tikko, un tagad Igaunijas, tas tev ir lielāks, mazāks izaicinājums, vai kas tev patīk labāk? Es gribētu teikt, ka šitā ir labāk, jo šeit tas temps ir laika diezgan augsts. Tur ir tā, ka tur kaut kādā brīdī ir ļoti lēni, gandrīz laika tā no vietas apstājoties, un tad pēkšņi sāk braukt ātri, un tad tu nesaproti, kas ir jādara. Šeit visu laiku ir ātri, un šeit visu laiku ir jābūt možam. Jā, tad tas ritms nav tik traki jāmaina, un tu vari ielasīties labāk. Noteikti, jā. Man ir atzīmēts arī malā, kur ir meža sekcijas, kur ir vēl vairāk ātrāk jārunā, un tad es cenšos uz priekšu parunāt, lai es kaut ko nenokavētu. Bet ir forši, šeit ir tiešām forši. Forši, man prieks, ka tu izbaudi šo ralliju, un tiešām nedaudz tāda varbūt sentimentāla sajūta par to, kad ar šo mašīnu tu šeit brauks pēdējo reizi. Jā, tas es pat gribētu teikt, ka ļoti žēl. Jo redzot to, ka tur vēl nekādas pilnīgi nav skaidrības un tās mašīnas būs pusotru reizi lēnākas nekā ir šobrīd. Es gandrīz labprāt pagaidītu kāds pāris gadus, lai ieskrienās atkal un tad varētu nākt atpakaļ. Jā, tas būs garlaicīgi drusku. Nebūs, es kaut ko citu izdomāšu. Okay. Un runājot par citām izdomāšanām, tagad mums būs Somijas rallijs pēc 2 nedēļām apmēram. Kā tu atpūtīsies, ko tu darīsi? Plānā ir tikt svētdien līdz Liepājai, tas ir pirmais, bet jau ierunājamies, ka varbūt pa ceļam kaut kur jāpaliek. Jau garš ceļš. Bet kaut kas jāpadara, jāgatavojās Somijai, kas noteikti atkal būs savs izaicinājums, atkal lielie lecienā, kā pēc rallija sāpēs pakaļ. Bet forši. Bet kas ir tas veids, ka tu parasti vislabāk atgūsties tās pāris dienas uzreiz pēc rallija, lai tā kā sāktu ar jaunu spēku gatavoties? Pirmā diena vienmēr ir tāda, ka atbrauc māju, neko vienkārši nedara. Vienkārši guļam, labākā gadījumā televizoru ieslēdz paspēju. Man vajag klusumu, es esmu izrunājis visus par rallijiem, tā kā ir tā, ka rallija beigās pat tā īsti nemāk atbildēt kādam, jo vienkārši tur liekas, ka tu tiešām esi izrunājis visu savu klāstu. Bet tāds mans darbs. Tā ir, jā. Okay. Pirmā diena neko nedaram un pēc tam kaut kā ar mocīti noteikti brauc. Tagad pa maz tie atstatums starp rallijiem. Vecums nenāk viens pakritīs, sāpēs ilgi, tad vislabāk izlaidīšu. Okay. Labi. Ļoti novēlu jums forši šodien nobraukt. Ātri, lasi kārtīgi un
Es vēl domāju, ka mēs vēl šo to redzēsim. Būs interesanti skatieties visu VRC Igaunijas rallī. Noteikti, ka būs. Te nav neviens atbraucis, kā saka, atrādīties tikai tāpēc, ka mēs šeit esam. Jā. Mums ir jāparāda to, ka mēs varam. Šodien rallī otrā diena. Tikpat karsts kā vakardien un baigi ilgi te uzturēties saulītē nav iespējams, bet mēs kaut kā saņēmāmies un atradām turklāt vairākus latviešus, kas strādā VRC sistēmā un strādā ļoti labi. Tāpēc paklausieties intervijas un varbūt jums arī tas dod kaut kādu iedvesmu, atrast iespējams darbu rallijā. Čau, Mārtiņ! Labdien! Mēs esam Toyota Gazoo Racing pie viena no šeit strādājošiem latviešiem, kurš esot jau viens no 8. Tieši tā. Un, ja nemaldos, tad tu biji aizsācējs tam visam latviešu darboņiem šeit. Es biju pirmais, jā. Pirmais, kas sāka strādāt šajā komandā. Cik ilgi laika atpakaļ jau tas bija? Daudz par daudz, bet 18. gadā, 1. janvārī, 2. janvārī. Tad tu esi izgājis cauri dažādām mašīnu evolūcijām, kas šeit ir bijušas Toyotā. Šitā ir 2. Jā. Tagad tu ar nepacietību gaidi, kas būs nākamgad? Ir satraukums, ir aizkustinājums, ir daudz emocijas, redzēt, kas nākamgad būs un kāds iztīsies un kāds strādās. Jā, paši braucēji, viņi jau mašīnu testē visi. Un cik tu zini un vari teikt? Cik es zinu, tad kāds kaut ko testē, kāds varbūt netestē, bet jā. Okay. Un viss būs laikā un paspēsim un varēsim Monte Carlo rallijā jau redzēt, arī cik tu zini. Es domāju, ka jā, kādā tas iztīsies, vai tas, kas ir publiski pieejams bildes, vai kāds izties savādāk, bet es domāju, ka to tur būs. Okay. Labi, un ja mēs runājam par Igaunijas VRC, tad kā jums iet kopumā? Es skatījos, ka tu esi vispār Takamoto Katsutas atbildīgais mehānisms, pareizi? Jā, par laimi vai diemžēl, bet jā, esmu Takamoto galvenais mehāniķis. Un šogad jau jums brīnišķīga sezona, viņam ļoti labi iet? Šogad ir, es gribētu teikt, ka jā, labākā sezona līdz šim, kāda viņam ir bijusi. Un tu kaut ko arī pamainīji, ka viņš šajā sezonā bija, tu varēji sajust, ka viņš drusciņi ir kaut kāds citādāks, vai vienkārši aizgāja, tāpēc, ka, redz, pieredze ir sakrāta, viss tagad var braukt. Un pēdējais gads šajā mašīnā? Tīri mans personīgais viedoklis ir tas, ka ļoti palīdzēja Kenijas uzvara, jo Kenijā vienkārši kaut kas varbūt nokrita tas smagums no pleciem par visu laiku gaidīt uzvaru, un beidzot viņš viņu dabūja, un varbūt tajā brīdī atbrīvojās un sāka labāk braukt. Jo līdz Kenijai jau tie rezultāti bija labi, bet ne tā, ka lai teikt, ka kaut kas super. Jā. Pēc Kenijas jau tā kā redz, kad viņš ir atbrīvojies, varbūt tiešām tas sloks ir nokrits, un viņš sāk braukt atbrīvotāk. Bet šī gonga nav tā pati veiksmīgākā līdz šim. Jā, kas vakar atgadījās? Kā saka, 2 mīkstas riepas, un rezervē bija tikai 1. Bet tā ir stratēģija, kur droši vien izmanto šajā rallijā lielākā daļa no braucējiem, pareizi? Līdz šim, jā, visi izmanto tikai to, jā. Kādas riepas bija? Softi, hardi? Kā teica slavens rallija braucējs, melns un apaļs un hankūrs. Mūžīgi šī atbildes neesmu vēl neviens cits dzirdējis, neviens nestāst to. Bet, labi. Okay. Labi, un tad mums ir Olivers, kas cīnās par aizstāvēt savu pagājušā gada uzvaru, un Sami arī vienkārši brauc, oh my god, vakardien visi stage vini. Kāda ir atmosfēra šeit iekšā, kad visi braucēji vakarā atbrauc uz Flexi servisu? Es domāju, ka izņemot Takamoto, visi bija daudz maz apmierināti. Protams, ka katram ir savas detaļas, ko gribējās pamainīt, varbūt tās, bet pārsvarā diezgan pozitīvi visiem bija. Elvinam road positions bija pilnīgi neveiksmīgs, viņš atklāja ceļu, kur viņš arī tas loģiski tikai zaudēja. Pārējie jau brauca, un es domāju, ka visi grib pielikt, bet tur visi kārtībā, visi tur, kur ir jābūt. Jā, un Elfiņš šodien arī liekas, ka tā kā vakardien ir izcietis, un tad šodien skries un mēģinās darīt visu. Ožērs varbūt drusciņ tā savā ritmā un tā nepiespiesti. Es domāju, ka tāpatās viņš grib, Ožēri, ja mēs runājam par Ožēru, tad noteikti viņš grib braukt ātrāk. Es domāju, ka viņš var braukt ātrāk, vienīgais tas, kad varbūt nav atradis to ritmu pagaidām šim rallijam vēl, jo ne Igaunija, ne Somija nav viņa mīļākie ralliji. Bet,
Kā tas viss beigsies svētdien, nu redzēsim. Es domāju, Kožērs ir uz to, ka viņš ir ļoti gudrs uz riepām, braukt tad, kad vajag braukt. Es domāju, ka redzēsim. Elvinam ir, Elvins šodien ir 3. uz ceļa, kur varēja būt, ja vakardien, ja nemaldos, 3,6 sekundes viņš šķīra no 7. vietas. Tas ir 3 pozīcijas, viņš būtu vēlāk sārcis šodien, un tas būtu noteikti daudz labāk viņam. Diemžēl vakar pēdējais ātrumposms nebija viņam veiksmīgākais. Nekas, viņam ir viss nepieciešamais, lai cīnītos. Es domāju, ka jā, viņam ir, kad noteikti ir visas iespējas. Jā. Un ņemot vērā to, ka tu esi mašīnas atbildīgais, vai es varu pieņemt, ka tu brauc uz pilnīgi visiem šī gada posmiem? Jā. Diemžēl, vai par laimi, bet vispār. Tev nav apnicis rallijs? Vai, ja tu nebrauktu uz ralliju, uz konkrētu sacensību un būtu mājās, tu skatītos ralliju? Tas būtu atkarīgs, kas ārā notiekās. Ja labs laiks, tad nē. Ja šitāds laiks ārā, tad es domāju, ka es nezinu, vai būtu pat mājās. Nē, apnicis nav. Ja tev apnīk, tad ir jāmaina kaut kas. Tev jābūt vienmēr ir kaut kādai deksmei un vēlmei kaut ko darīt. Ja tas apnīk, tad ej prom. Un varbūt noslēgumā tu varētu, jo es zinu to, arī man pašai ir bijis tā, ka man prasa bieži cilvēki, kā tu tiki strādāt rallija komandā? Un noteikti tev arī tas ir ļoti, ļoti tāds populārs jautājums. Un, lai iedrošinātu entuziastus un jauniešus un cilvēkus, kas var izaugt par foršiem jauniem speciālistiem, inženieriem, mehāniķiem, varbūt pasaka viņam, kaut kā, kas tevi te noveda, vai veiksme, vai kas, vai kaut kādu viedu vārdu, tu kā OG mehāniķis šeit. Nē, tas jau ir, veiksme tas ir noteikti viens, bet arī tas, ka ir jāvēlās, un jādod ir kaut kas, jāsāk pa mazumiņam, un tad tu kā paukšā, pa tām trepītēm. Jā, satiec cilvēkus. Es pirms tam strādāju citā sporta veidā un satiku tur cilvēkus, kas atkal bija strādājis jau šī sportā, kur es pajautāju, vai ir iespēja, sūti CV un tā jau redz, kā tas sagriezīsies. Manā gadījumā viss sagāja. Un ja piedāvā kaut vai riepas bortēt, tad jāiet viņas bortēt, jo galvenais ir būt tajā vidē un tad jau. Sāc kaut vai ar to, vai ar mašīnas tīrīšanu, vai vienalga dar kaut ko mazumiņu, un gan jau, ka pienāks tavu dienu. Parādi, ka tu vēlies to darīt un viss. Labi, es jums novēlu veiksmi. Un, lai arī Takamoto Katsutam šodien ir forša diena. Paldies. Un jums nepārāk daudz sarežģīta darba. Paldies, bet es domāju, ka diena jauka. Braucam, jau kā testa režīmā, bet braucam un pārbaudam un mēģinam un redzēs, kāds viss beigsies. Okay. Paldies, ka tu mums aprunājies, gatavojies servisam. Tieši tā, paldies. Čau. Staigājam pa Igaunijas rallija padoku un esam atraduši kārtējo latvieti. Latviešu valodu dzird tik uz stūra, bet šitas latvietis ir diezgan svarīgs, spriežot pēc bļitkas. Izstāst, kas tu esi un ko tu dari šajā rallijā? Jā, es braukāju kopā, tā teikt, ar VRC promoteru kopā. Arī uz visiem pārējiem posmiem. Šis tā teikt tuvākais mājas posms. Un, principā es rūpējos par to, lai tie pasākumi būtu līdzīgi kā pie mums bija. Tāds skaisti, sakopti, smuki, visur brandings pareizi salikts, pietiekami liels skatus, lai viss notiek laikā, lai braucējiem autogrāfu sesijās ir saprotams, lai nav pults, ka gāžās virsū. Principā nodrošina tādu normālu, pietiekoši lielu pasākumu servisu uz kontrolēšanu, teiksim tā. Tas ir tas galvenais, ko es daru, jā. Tu jau pieminēji, tas nozīmē, ka tu sāki ar Latvijas ralliju kopā ar Raimonu Strokšu, tad tev izdevās tur viss labi acīm redzot, un tevi pamanīja, ka ļoti izdarīgu čāli un pieaicināja, tad brauc mums līdzi uz visiem rallijiem. Sapņu darbs, ne? Jā, nevar noliegt. Es to jau arī kaut kur citur, man liekas, teicu, bet tā sajūta pēc rallija kaut kādā otrdienā, ka man zvanīja no Vācijas, no promotera un teica, hei, Daniel, zini, kas ir, davai, mums vajag tevi un tā teikt sāc strādāt. Pie mums ļoti priecīgs esmu, jā, un pie Raimona Strokša skaidrs, ka bija jāiegulda milzīgs darbs, bet bez tāda Raimona Strokša un tās komandas to būtu bijis baigi grūti izdarīt. Bet tagad pabraukājot apkārt un paskatoties uz citiem posmiem, varbūt man tas jautājums vairs nav tik liels, kāpēc tieši mani varbūt vai kāpēc, jo mēs tādā ziņā bijām tāds benchmarks arī, ko pēc 2 gadiem joprojām mēs rādam un ņemam Latviju kā piemērs, kā tas bija.
un kā mēs to izdarījām. Tā kā kopumā, un tad skaidrs, ka Igaunija arī ļoti labi organizatori. Mums, protams, ir Igauniem iet, bet kopumā, skaidrs, ka liela pasākuma un labi uzorganizēt viņus, tas ir galvenais mērķis, laikam. Es tieši gribēju prasīt, kur ir tā atšķirība? Tu saki, Latvijā tas benchmarkings, tātad mēs to līmeni esam uzlikuši. Kur ir tā atšķirība? Tu aizbrauc tagad, varbūt pasakāt piemēru tādu konkrētu, lai mēs saprotam, kur ir tas līmenis mums krietni augstāks, kur mēs esam izdomājuši krietni to solīt tālāk paspērt, kur pārējie varbūt vēl nav tikuši. Jā, tā pieņemsim šogad iepriekšējais posms bija Grieķijā. Tur viss notiek vienkārši krietni vēlāk. Tādas skatuves un, piemēram, apbalvošanas ceremonijas vietas, ja mēs to plānojām kaut kādus, 3-4 mēnešus iepriekš es zināju, kāds man baners ies priekšā skatuvē. Tad tur es par to, kāda izskatīsies skatuves konstrukcija, uzzināju pusotru nedēļu iepriekš. Un tad par to, kā vispār tas viss tiks noformēts rallija otrdienā, man liekas, mēs sākām skaņot dizainus un kādus logo. Un mūsu gadījumā tā kā tas viss tiek filmēts un televīzija un sakots daudz, cik kur katrs logo, kā viņš izskatīsies, tad tas process, lai iziet, kamēr tas nonāk pie manis, kamēr tas iziet caur mārketingu, kamēr tas iziet caur vairākām saskaņošanām un kamēr tas nonāk drukā, tas liekas ļoti pašsaprotam, vai ne? Visur ir smuki banneri un tur skatuves priekš un nodrukāt, bet tā kā, lai VRC būtu fine, ka tas banners ir pareizs un viss logo, tas ir tāds bišķi garāks process. Un tad vēl, Kenija, tu aizbrauc un tu saproti, kad mēs sākam runāt pusotru nedēļu pirms par to, kad, mums vajag vispār arī apsargus trasē, vai, kāpēc mums nav vēl sarunāts ugunsdzēsēju mašīnas. Tā kā tā amplitūda ar tām lietām un darbiem, ko mēs darījām ļoti pusgadu, es teiktu, vai 4 mēnešus pirms mēs bijām principā gatavi, ja mums atbrauc fūrs, mēs esam gatavi, mēs zinām, kur kāds notiks, tad tu citur varbūt 4 mēnešus pirms tāds, rallijs, kaut kur jāsāk gatavoties, ne? Beigās pie mums nemaz nav visas lietas tik sliktas. Var arī citu kaut ko no mums pamācīties. Tiešām smaids sejā par to. Pie nedaudz nopietnākas lietas. Igaunijā ir tāds, gluži varbūt ne testa variants. Tas ir iepriekš notestēts, bet tīri teorētiski Igaunija ir nedaudz sakompresētāks rallijs. Ir mēģinājums to vienu dienu nomest no rallija, tāpat laikā rallija distanci nesaīsināt. Bet vai tas ir lielāks sloks organizatoram, un tu laikam būtu pareizais cilvēks, kam arī to paprasīt, vai tas ir kaut kādā veidā krietni smagāks darbs jums? Mūsu gadījumā varbūt pat tas ir nedaudz atvieglotāks tieši promoteri, kas mēs atbildam par to promoteru sadaļu, bet sporta sadaļā, kur noteikti ir tieši iesaistīti tur policija, apsardze, brīvprātīgie skatu punktā, visi tā teikt nodrošinātāji. Tas noteikti viņiem ir smagāks, jo ir vajadzīgi lielāki resursi, loģistika ir krietni saspiestāka tieši no organizatoriskās ziņas, bet mums, un manuprāt arī braucējiem, mums arī ir komandu sapulces un vispārējie, cilvēki ir apmierinātāki, jo tas ir nedaudz īsāks. Skaidrs, ir tās dienas paliek garāks. Pēc stundām mēs ļoti vēlu, mums ir pēdējā Mīda Krūs sesija ļoti vēlu, 9:10 viņi sākās un beidzās tur 9:40. Bet kopumā no mūsu puses skatījums ir pozitīvs. Arī visi pārējie ierodās nedaudz vēlāk. Otrdienā ir cilvēki, kad ierodās uz vietas. Un, es teiktu, ka tas noteikti ir tas, kā tas varētu notikt, jo atskatoties pagājušajā gadā un šogadā es esmu bijis uz visiem posmiem, un šim tās 4 dienas vienā brīdī viņas ir pagaras. Tie, kas nav uz vietas, un ja tu skaties mājās, ir baigi fine, vai ne? Tur ir pāris dopi pa dienu, tu vari pasakot līdzi, bet izvilkt to organizatorus, ko es pat teiktu, ka varbūt šāds formāts ir labāks. Un es ticu, ka ejot uz priekšu nākotnē redzēs, kas un kā un kurš un ko bīdīs, bet es domāju, ka tas formāts pietuvosies vairāk tam, ka viņš būs saspiestāks, ka būs svētdienas salīdzinoši īsāk un tas notiks dinamiskāk. Jā, tieši tas bija tā lieta, ko es gribēju noskaidrot. Tad šis formāts te liekas loģiskāks un skaidrs, ka tas ir loģiskāks arī no visas loģistikas viedokļa, no finansēm, vispārējā viena diena mazāk un tā tālāk. Tā joprojām. Tā kā labi, es domāju, ka šajā ziņā tu esi notestējis. Pēdējais jautājums tāds šoreiz. Kad tad Latvijā tu atkal organizēsi, tiks pie organizēšanas posma? Es ceru, ka Raimonds Strokšs ir izdarījis ļoti milzīgu mājas darbu un saspaidījis visus tur promoteri, lai tas notiktos. Man nav konkrēta ziņa, ko es varu pateikt, kad un kā kas notika, taču es ļoti, ļoti ceru. Es zinu, ka par to runā, es zinu, ka tas ir pieminēts. Un, redzēs, es būtu ļoti priecīgs, varbūt šoreiz promoteru krēklā atbraukt. Jo es
no vienas puses es sagaidu, ka man būs ļoti viegli, vai arī man kolēģi parūpēsies, lai es dabūtu bišķi iesvīst. Bet tas ir tādā ziņā pozitīvi. Gribētu atgriezties Latvijā noteikti, jā. Nu, super, lai tev veicās turi Latvijas karogu ritīgi augstu, un mēs gaidām atpakaļ Latvijā rallī. Thank you for agreeing to speak with us, Kinga. I've known Kinga for a few years now because we worked with the same driver a few years ago. But since I've been talking to a few of the people here in WRC Estonia Service Park who work in big teams, and I'm very passionate about other women who also work in big teams, I wanted to ask you, how did you start working in motorsports, and what is it that you do here? So I started 6, 7, 8 years ago already. So I always wanted to find my place in the service park, which is not easy. There is still not a lot of girls in the service park, as you know. Yes. So I started from the social media and PR stuff. Like it was the easiest one. It was the time when all this social media stuff was growing. So this is what I started, but I already knew at the beginning it's not enough. Like to stay here and to have some more serious job, it was like the goal. So then I started to look at our team coordinators, which was first in Polish Championship, then in ERC, and after I think 3 years, in 2021, our team coordinator in European Championship left, so I went to my driver and I said to him, let me try, because I knew already, okay, I didn't have an experience, but I was watching. So the driver said, yeah, okay, we can try, and this is how it started. But from the beginning it was just about the crew, not about the whole team, but then step by step, then I took another team with own car and the mechanics and so on. Then some freelance job, a lot of freelance job around like all Europe. Then a bit of rally raid and Dakar rally as well. And and I'm here now. First, my really big team with 2 cars, 3 drivers, Skoda Motorsport behind, and quite a lot of people and big responsibilities and fast drivers, and this is cool. Do you feel so? Did you always have like a passion for motorsports? Yes, I think this is the main point. You have to be passionate about the sport because it's not easy. Okay, you can see from the outside that we travel a lot and it's nice, but it's hard job. And for a woman as well, I think even harder sometimes. So if you are not passionate about the sport, I don't think you will stay for a long time here. Yeah. You have to really be. I believe that now when you are working with drivers who are running for top positions and really fighting for the win, there's like extra value in that than maybe sometimes working with somebody who's here just for fun or, more of a business driver. Although you have a lot of young athletes that you work with but the passion that is there when you're fighting for the win, that like makes the whole hardship that we sometimes go through, all the things that we have to endure to be here, worth it. If you win in the end, for instance, like you did so beautifully in Greece, special feeling, I would say. I went through like a lot of teams, a lot of drivers, like slower, faster, young and old, and business drivers, and this which already started. But here in Greece we had a P1 and P2. We won the team championship as well. So like totally special, like to see, like when you watch the splits and you follow the rally and you see that you are on green. It's really nice. It's a big pressure as well for me as a team manager here to not make any mistakes with you. When you have a P1 and P2, there's no space for any mistake, but big pressure, but at the end you can
can breathe and you have to be like satisfied and it's And really breathe only for a few moments because the next round is always right around the corner and you have to prepare. And as the manager of the team, work never stops with preparing for the next event. Yeah, this is what I realized after Greece, that it was so hard, you know, all the weekend, all this pressure and so on, and I was so satisfied after the race, but then just for a really short time, because then you have to be focused again, and you know that you have to do this job and again and again and again, so you have to be prepared and everything have to work like at each rally. So this feeling is quite short because you have to start again quite soon. Yes, exactly. Well, I hope you the best. Robert is doing a good job. It's a very demanding circumstances today at the stage, and I also listened to an interview he gave at the end of the stage that it's hard to drive a little bit today. So I wish him the best, and I hope you have something to celebrate in the end of Sunday. This is the plan, but we all know that it's too early to be happy, but still it's better to be at this position at this stage. So let's continue like that. Thank you very much. Thank you. Agat, paldies, jo vakar man iedeva vienu mikrofonu, bet tas bija, es viņu kur pazaudēju, tagad beidzot dabūju sarkano. Tev Aldim arī bija jāpasaka. Paldies arī. Tik pa meitenēm vien domā visu laiku. Paldies arī Agat tev, jā. Un ko teici? Aldims. No. Jā, arī Agatei paldies, jā. Paldies, un mēs tagad parunāsim bišķi par nenopietnām lietām. Jā, pietiks runāt par Pietiks runāt par nopietno ralliju, tagad bišķiņ par cilvēki jautā, kā mums iet tai kabinetā, kad mēs braucam. Ralf, cilvēki man nebeidz uzdot jautājumu, kā tu vari vienmēr tik labi izskatīties tajā kabinetā, kad tu brauc un tā, kas sēd blakus, kad tu runā. Pastāst to noslēpumu. Izskatīties, man liekas, ka izskatu baigi neredz, bet es nezinu, tad, kad tev adrenalīns ir uzkāpis līdz, es nezinu, kā lai pasaka, tu pie 100%, tad nāk ārā visādas pērles. Tev ir adrenalīns blakus sēžot? Ir? Es tak nezinu. Domāju, ka ir, jā. Ar tevi man arī ikdienā ir adrenalīns. To jā, mēs publiski stāstīsim. Izstāst to gadījumu, kad es tev pirmo reizi pavizināju bez grāmatas rokā. Atceries, kāda bija pārmīs, pīkstulis ieliksies, vai ne? Pirmās reizes ar Kalvi vispār Kalvis bija aizbraucis uz ralliju un kā stūrmans nobraucis blakus Zintim Putniņam. Tad viņš vakarā ziemā atbrauc pie manis uz ceļiem, viņš saka, iznāc ārā. Es iznāku ārā, man liekas, ka mēs caur ceļiem, labi, to varbūt nevajag visiem zināt, bet tās bija sen noilgums, jā. Man liekas, ka mēs izgājām caur ceļiem, caur tā, ka kā pēdējo reizi. Tā es iepazinu šito stipri interesanto eksemplāru. Viegli nenormālo. Un, cik vakardien man driftā punkts sanāca? Saskaitīji? Maz. Varēja labāk. Man liekas, sākām skaitīt. Otrajā reizē bija labāk. Otrajā reizē kaut kādi 92, pirmajā reizē 84. Bet noteikti, ja mums iedot to vairāk patrenēties, mēs... Cik ir 94? Daudz. Cik daudz? No 194. 100 ir maksimums? Jā. Tu man tik sodīgi vērtēji? Ko tu gribēji? Lai neatslāpst. Labi, šodien punktus ar krāsim? Jā, mēs krāsim punktus, mēs brauksim maksimāli tā, lai visiem patīk. Mēs dosim virsū. Es kaut ko paļurināšu, kaut kāds muļķības pateikšu, iespējams... Kalvis uztaisīs normāli balīt, putekļus, akmeņus. Cerams, nenošķilsimies, cerams. Ko cerams? Kā mums tai dopā ir gājis 2 reizes, mēs viņus esam braukuši? Šitai dopā vienreiz novakarīt kaut kāds sensors un negāja dampis, un otrajā reizē kaut kas vispār rats nolos gandrīz, ne? Jā. Bet šito mašīnu mēs tur neesam braukuši. Tā mašīnām varbūt nepatīk šitais dops sarkanajām. Kas ir interesanti? Mēs dopu 3 reizes esam braukuši un katreiz ar savu mašīnu. Nu jā. Piedries. Un visi 3 reizes sasta evolūcija. Ko tagad teiks? Kaut kā dažādība. Kad tā ir bijis? Kad tā ir bijis. Ko mēs varētu vēl izstāstīt? Ir super. Kā vispār, kā šķiet, kā publikai patīk šis pasākums? Pajautāsim viņam. Sveiki, labdien, kā jums patīk šis lieliskais pasākums? Super, ja? Good. Tā arī mums iet. Katrā ziņā dodam virsū, tiekamies 8 pilsētas ātrumposmā Tartu.
aizsapņojies. Reku mums atbrauca DJs, mums beidzot ir jautra mūzika, meitenes tusējās ārā, iekšā, viss super. Tā kā kāds grib ballīt, nāk šurpām. Čau! Dabūju atpakaļ mikrofonu no ampelmaņiem. Tā ir labā ziņa. Sliktā ziņa, ka rallijs jau lēnām sāk iet uz beigām, kas nozīmē, ka, lai arī tu vēl vari sekot līdzi vēl svētdienas ātruma posmiem, mēs šodien jau sazipojamies un dodamies mājās. Es ceru, ka jums bija interesanti un ka šādas tādas lietas, kuras mēs aprunājām gan ar braucējiem, gan ar motosportā iesaistītajiem cilvēkiem, ka jūs uzzināsiet kaut ko jaunu un ka jums patika. Tiekamies nākamajos rallijos. Čau!